Šo vietu skāra viens no lielākajiem gada tornado. Un tāda vētra ne tikai nolīdzina mājas, tā izsūc visu, kas atrodas iekšā un aizmet jūdžu attālumā. Naudu, seifus, rotaslietas, pat automašīnas. Vietējie jau ir visu savākuši, bet viņi palaiduši garām pašu labāko. Ak, Dievs, labākās lietas nenokrita uz zāles. Tas nogrims tieši tūmā esošo ezeru dibenā. Vai tas ir īsts? Tātad mēs izpētīsim šīs ūdenstilpes, izmantojot makšķerēšanu ar magnētu un citus rīkus. Šodien mēs apskatīsim, kas pēc tornado ir paslēpts zem ūdens. Mēģināsim izvilkt visas dārgākās lietas, izmantojot milzīgu magnētu. Un arī lielās lietas mēs meklēsim ar zemūdens dronu. Un te ir mūsu pirmais ezers tornado ceļā. Tātad, puiši, paskatieties, mēs šeit ūdenī atradām dārga autoriteni, un es domāju, ka to šeit iemeta tornado. Tad izdarīsim pirmo metienu tieši šajā ezerā. Man kaut kas ir, mums ir loms, noteikti. Tas ir dīvaini. Bet tomēr es jūtu kaut ko uz sava magnēta, un tas nāk ārā. Jā, es to jūtu. Oho, puiši! Oho, te ir liela metāla lieta. Oho! Ak, Dievs! Vai tas ir automašīnas motora pārsegs? Jā, paskaties! Tas noteikti ir kādas automašīnas daļa. Varbūt pat sporta auto, vai ne? Tieši pie krasta mēs atradām Lamborghini riteni, un tad mēs atradām šo motoru pārsegu. Varbūt tas arī ir no Lamborghini. Tātad turpināsim mest, lai noskaidrotu. Ko jūs domājat, puiši? Vai ir iespējams, ka mēs šobrīd zem ūdens esam atraduši visu automašīnu? Izskatās, ka tā ir izjaukta, tā ir sadalīta detaļās. Tātad varbūt mēs varam atrast arī kādas rezerves daļas. Labi, tagad man šķiet, ka mans magnēts ir tukšs. Bet tagad, jā, noteikti man ir vēl viens atradums. Es visus atradumus iegūju aptuveni vienās un tajās pašās vietās. Varbūt tur es atradīšu visu automašīnu. Bet tagad izvilksim to lietu no ūdens un paskatīsimies, kas tas ir. Tā ir vēl viena liela metāla lieta. Un tā arī ir pārklāta ar aļģēm. Puiši, tas ir traki. Un tā ir arī sarkanā krāsā. Tāpat kā motora pārsegs. Es domāju, ka visas šīs automašīnas detaļas ir no vienas mašīnas, kur viesuļvētras sadragāja gabalos. Un tagad man radās vēl viena interesanta ideja. Un mana ideja ir izmantot zemūdens dronu. Jā, šis ir ļoti smags un ļoti jaudīgs. Tātad es varu to ielikt zem ūdens, un mēs varam doties uz aptuveno vietu kaut kur tur, ezera vidū. Un varbūt mēs varēsim atrast visu automašīnu zem ūdens, izmantojot šo lielo zemūdens kameru. Tātad sāksim piedzīvojumu un dosimies zem ūdens. Godīgi sakot, puiši, redzamība ir diezgan slikta, bet es joprojām varu kaut ko saskatīt. Turpināsim doties tajā virzienā, kur es metu savu magnētu, lai redzētu, vai zem ūdens tiešām ir automašīna. Izskatās, ka es kaut ko ieraudzīju. Ak, Dievs, jā, tā ir sporta mašīna. Tā ir sporta mašīna, kuru mēs meklējām. Tikai paskatieties, cik ļoti tā ir bojāta. Ak, Dievs, tur patiesībā nav durvju, jo mēs tās durvis jau dabujām, tātad tās bija noņemtas. Arī tā ir daudz salauztu detaļu, piemēram, motora pārsegs, kuru mēs jau iepriekš atradām. Tas ir traki, puiši. Vienkārši iedomājieties, cik spēcīgs bija šis tornado. Tornado pacēla to Lamborghini, grieza to gaisā un tad iznīcināja un iemeta tieši tajā ezerā. Tātad noliksim dronu malā un turpināsim makšķerēt ar magnētu, jo es domāju, ka ar to milzīgo magnētu mēs varam izvilkt visu mašīnu no ūdens. Tātad darīsim... Ko? Kas notiek? Ak, mans Dievs! Viņš ir traks! Skrienam, puiši, skrienam! Ak, mans Dievs! Nē, piedodiet! Es neko tādu negribēju! Piedodiet! Diemžēl tā bija kāda privātā teritorija. Tāpēc mēs nolēmām turpināt makšķerēšanu ar magnētu citā ezerā, kas atradās tornado ceļā. Tāpēc mēs atnācām šeit, bet šim ezeram es paņēmu savu trīskāršo magnētu, lai redzētu, ko šis ezers no mums slēpj. Paskatīsimies, varbūt tornado ir atnesis vēl vairāk lietu.
Labi, un tieši tagad, man liekas, ka es kaut ko esmu satvēris. Šeit varētu būt daudz darbu lietu. Tātad mēs tūlīt redzēsim, kas būs mūsu pirmais atradums šeit. Tas izskatās pēc kaut kādas kastes. Kas tas ir? Paskatīsimies. Kas tas ir par priekšmetu? Tā ir kaut kāda kaste. Šī ir kasete. Patiesībā šāda veida kastes ir pilnas ar naudu. Šī naudas kaste atradās bankomātā un to gaisā uzmeta tornado. Tātad paskatīsimies, kas ir iekšā. Es domāju, ka tas atverās kaut kā šādi. Tur ir nauda. Iekšā ir nauda. Patiesībā nav pārāk daudz, bet ir kādi 400. Tas ir forši, puiši. Šodien mēs zem ūdens atradīsim daudz lietu. Un, puiši, ja jūs zināt, ka šīs lietas pieder jums, paziņojiet man komentāros, un es jums tās nosūtīšu atpakaļ. Bet pirms turpinām, nožāvēsim naudu. Tātad paskatīsimies, kas nāks tālāk. Labi? Šoreiz tas šķiet diezgan smags. Mums ir kaut kas liels, bet tas kustās. Jā, šis ir smags, bet es redzu, ka kaut kas dzeltens iznāk no ūdens. Paga, kas? Kas tas ir? Ak, mans Dievs, puiši, tas ir McDonald's izkārtne. Es domāju, ka tas agrāk atradās uz kādas kafejnīcas, bet stiprā vēja dēļ vētras laikā tas tika norauts, un tagad mēs to atradām zem ūdens. Tas ir nedaudz bojāts, bet patiesībā McDonald's ir mana mīļākā ēstuve. Kāda ir tava? Pastāst komentāros, man tas ļoti patīk. Visi atradumi patiesībā ir traki, bet es tikai sāku tajā vietā. Es turpināšu mest varbūt nedaudz vairāk pa kreisi, tāpat kā tagad. Jā, trīskāršais magnēts ir ļoti spēcīgs. Mēs varam atrast 3 reizes vairāk lietu, vai ne? Labi. Oho, bet šodien es jūtu kaut ko ļoti smagu. Ļauj man paskatīties, kas tas ir. Un pat burbuļi nāk ārā. Labi. Kas tas ir? Tā ir soma! Tā ir smaga. Paņemsim somu. Tā ir ļoti dārga soma. Šāda veida somas pieder miljonāriem. Paskaties, cena redzam uz ekrāna. Tā ir ļoti dārga. Tātad arī šo šeit atnesis tornado. Puiši, es gribu, lai jūs atceraties, ja jūs kaut ko pazaudējāt tornado laikā un zinat, ka šī lieta pieder jums, paziņojiet man komentāros un es jums šo paku nosūtīšu atpakaļ. Šī ļoti dārgā un graznā soma, diemžēl, tika sabojāta. Bet paskatīsimies, kas ir iekšā. Ak, Dievs! Vai tu to redzi? Tur ir vesels lērums AirPods Pro. Tie vienkārši peld tajā somā. Ak, Dievs! Tie ir īsti oriģinālie Apple AirPods. 1, 2, 3, 4 un 5 strādājoši AirPods Pro pāri. Bet ir vēl vairāk lietu nekā iPhone. Ak, Dievs, paskatīsimies, vai tas ir īsts iPhone. Tas arī ir bojāts un netīvs, bet tas ir īsts iPhone maisiņā. Ja tev kāds no tiem ir vajadzīgs un tu zini, ka tas pieder tev, paziņo man komentāros. Ak, Dievs, naudas maiss! Šī lieta patiesībā ir daudz lielāka nekā tas, ko mēs atradām iepriekš. Šis ir tikai 400 un tas izskatās pēc 10 000. Jā, bet puiši, paskatieties uz to lietu. Tas ir kā $100 000. Man ļoti patīk, kā šī makšķerēšana ar magnētu izvērtusies, tāpēc turpināsim mest tajā virzienā. Varbūt mēs varam izvilkt vēl dārgākas lietas. Varbūt tornado mums atnesa vēl vairāk naudas un vēl lietas, ko es, protams, varu atdot saviem abonentiem. Un, draugi, ja jūs vēl skatāties un ja vēlaties redzēt vairāk satura par makšķerēšanu ar magnētu, abonējiet jau tagad. Tas ir labākais atbalsts, ko varat man sniegt. Hei, starp citu, es kaut ko dabūju. Skatieties, labi, šī ir rozā kaste, rozā metāla kaste. Mans magnēts paslīdēja, bet mēs atradumu dabujām. Tas jau ir krastā. Pagaidī. 18 plus, vai tas ir kaut kas nelegāls vai kā? Man interesē, kas ir iekšā. Tātad uzvelkam to. Un, kas? Kas pie velna? Ak, vai.
Šie ir Playboy žurnāli. To ir daudz. Vai zini, kas tas ir? Tā ir izklaide vīriešiem. Tātad šo lietu izmantoja, lai kāds varētu spēlēties un izklaidēties. Redzi, te ir daudz dīvainu lietu. Labi, ka man ir cimdi. Puiši, tas ir dīvaini. Te rakstīts vibratori. Patiesībā es nezinu, kā visus tos lietot, bet kas ir tajā somā? Oho, tas ir tik interesanti. Ak, Dievs! Vai tas ir, lai aizsargātu tavu pirkstu? Ne īsti. Patiesībā es nekad neesmu redzējis nevienu no tiem žurnāliem saturu. Oho! Ēk! Protams, es to varu parādīt YouTube. Bet, puiši, ja tas pieder jums, ierakstiet komentāros. Es jums to nosūtīšu atpakaļ. Man noteikti nevajag tās 18+ saturs. Neredzu nevienu iemeslu apstāties, tāpēc turpināsim mest. Jā, patiesībā virve man uzsita. Pagaidiet, puiši! Šoreiz ir kaut kā dīvaini. Sajūta, ka man ir kaut kas ļoti smags. Skatieties, cik cieši tas ir savilkts. Ļoti smags. Tā kā vesela mašīna. Jā, varbūt mans magnēts pievilka veselu mašīnu. Un tā tikko kustās. Es redzu, kaut kas, ak, Dievs, tas kustās. Jā, es redzu riteņus kaut ko. Varbūt tā ir vēl viens motocikls vai kas tam līdzīgs. Tas nāk ārā, tas ir tur. Tas gandrīz ir klāt. Jā, mums tas ir. Tas ir viss motocikls. Ak, Dievs, to šurp atnesa tornado. Tas ir neprāts. Atslēgas ir iekšā. Un, ja atslēgas ir iekšā, mēs varam to iedarbināt un braukt. Labi, izvelkam to ārā no ūdens. Liksim to šeit saulē. Ļausim tam mazliet nožūt. Un tad es noņemšu visu netīrumus, visu pārējo. Un mēs mēģināsim panākt, lai tas darbojās un brauc. 2 stundas vēlāk. Mums vajag apmēram pusstundu, lai tas pilnībā nožūtu, un tad mēs turpināsim mūsu atjaunošanas procesu. 2 stundas vēlāk. Tātad tas ir gandrīz pilnībā nožuvis, un es ceru, ka viss ir savienots kā vajag. Bet jebkurā gadījumā paskatīsimies, vai ar to joprojām ir iespējams braukt. Jā, tas ir gandrīz pilnībā nožuvis. Tagad mums vajag nedaudz degvielas. Mēs to ieliesim te, pavisam nedaudz, tikai augstajam startam. Tā, un tagad laikam ir pienācis izšķirošais brīdis. Jā, cerams, ka mums ir atslēgas. Un mēģināsim to iedarbināt un braukt. Ļauj man to pabīdīt nedaudz tālāk. Jā, oho, tas strādā. Urā! Lieliski, braucam. Tas kustas. Wow, tas tiešām darbojas. Tas ir traki, man tas tik ļoti patīk. Jā, tas ir mans labākais atradums jebkad. Ak, Dievs, puiši, tas ir tik traki. Mēs atradām veselu strādājošu motociklu no ūdens. Tas bija ezerā pēc tornado. Iedomājieties, cik spēcīgs bija šis tornado. Tātad šis motocikls lidoja gaisā un tad pazuda zem ūdens. Un tagad es to salaboju un mēs ar to brauksim. Turpināsim mest, varbūt mēs šeit atradīsim vēl kaut ko. Man ļoti patīk šī vieta, un man patīk šeit makšķerēt ar magnētu. Tur esmu paslēpis tik daudz atradumu. Puiši, es jūtu vēl vienu atradumu. Noteikti tas nav tik smags kā motocikls, bet tas tomēr ir kaut kas. Mēs tūlīt dabūsim vēl vienu interesantu lietu, es to redzu. Nē, mans magnēts var noslīdēt. Izskatās pēc vēl vienas naudas kastes vai kaut kā tam līdzīga. Tā noteikti ir vēl viena dārga un interesanta lieta, vai ne? Paga, ko? Tur ir caurums. Paga, kas tas ir? Mikroviļņu krāsns. Man šķiet, tā bija uzstādīta kāda mājā, kur kaut ko darīja, bet māju nopostīja tornado. Un tagad mēs to lietu esam izslēguši. Bet, godīgi sakot, tas nav īpaši interesants atradums.
Ceru, ka šeit varēsim atrast kaut ko labāku. Bet puiši, te ir vēl vairāk ezeru. Tāpēc iesim un izpētīsim tos. Šis otrais ezers bija bagāts ar labiem atradumiem, bet kāpēc mums apstāties? Dodamies uz nākamo un iegūsim vēl vairāk magnētiskās makšķerēšanas atradumu pēc tornado. Un tas ir jau trešais ezers šodien, bet šis šķiet diezgan biedējošs un dīvains. Bet jebkurā gadījumā es metīšu savu milzīgo magnētu tieši tajā iekšā, lai redzētu, ko mēs varam no šejienes izvilkt. Un jā, jau tagad es kaut ko esmu aizķēris, tātad paskatīsimies, kas tas būs. Ak, vai tas ir daudz aļģu! Un kas tas ir? Tas šķiet ass, tas izskatās pēc kāda ieroča. Skatiet, cik ass tas ir. Un es redzu uz tās sarkanus, asiņainus plankumus. Ja nu tā lieta ir kāds slepkavības ierocis. Kāds to izmantoja un pazaudēja viesuņvētras laikā. Vai arī varbūt tas ir kāds cits šķēps vai kaut kas tam līdzīgs. Ja jums ir kādas idejas, droši rakstiet komentāros. Un puiši, ja jūs to skatāties, kāpēc gan nenospiežat patīk šim video un neabonējat manu kanālu? Tātad šī vieta ir dīvaina un biedējoša. Mūsu pirmais atradums ir dīvains un biedējošs. Tāpēc mēs turpinām makšķerēt ar magnētu. Pamēģināsim iemest nedaudz vairāk tieši tajā vietā. Kāpēc gan ne? Šis ūdenskrājums vairāk šķiet nevis kā ezers, bet gan kā purvs. Jā, visas makšķerēšanas ar magnētu dienas laikā tas kļūst arvien grūtāk. Tas ir iestrēdzis. Tas nav pilnībā iestrēdzis, bet es kaut ko uzķēru. Mēs tūlīt atradīsim kaut ko lielu. Jā. Un oho, vēl viena liela, netāla kaste. Labi, nāc šurp. Tā ir gandrīz atvērta. Hei, operatori, palīdz man! Lielisks darbs. Tuvāk? Tuvu. Aizveda mani atpakaļ. Mums tas ir. Tur ir daži burti, tas ir dīvaini. Atrodi. Tas izskatās kā sarkanais krusts. Mēģināsim atvērt un paskatīties, kas tur ir. Oho! Tas ir tik biedējoši. Es zinu, ka šī ir militāra kaste. Un šie ir kaut kādas sprākstvielas. Bet puiši izskatās, ka tā ir granāta. Šis izskatās pēc raķetes vai kaut kā tam līdzīga. Šī arī ir raķete. Es tās neaiztiktu, puiši. Tā ir it kā atvērta, iekšā nekā nav. Tā tad šķiet, ka ir droši. Tā ir tukša. Bet šī noteikti ir kaujas gatavībā. Un šī ir ļoti, ļoti veca granāta. Bet šāda veida atradumi ir ļoti bīstami. Tāpēc es domāju, ka man vajadzētu izsaukt policiju. Bet darīsim to mazliet vēlāk. Pamēģināsim vēlreiz pamakšķerēt ar magnētu. Mēs jau esam metuši pa vidu un pa labi. Un kā būtu, ja pamest pa kreisi? Jā, kāpēc gan ne? Mana virve ir saspringta, tāpēc mums atkal kaut kas ir. Tas ir pārvietojies. Tas ir pārvietojies, un tas joprojām ir uz mana magnēta. Es to jūtu. Burbuļi nāk ārā no ūdens. Tas nozīmē, ka mēs turamies pie kaut kā liela un dīvaina. Es saku, ka tas ir dīvaini, jo sajūtas manās rokās ir ļoti savādas. Kas tas ir? Kaut kas nāk ārā no ūdens. Ko? Kas tas ir? Tas ir kā kaut kas tuvu. Vai tas ir galvaskauss? Ak, Dievs, tas ir galvaskauss! Tas ir ķermenis? Vai tas ir īsts? Ak, Dievs! Nē, mums tagad jāzvana policijai. Mēs tajā vietā atradām tik daudz dīvainu lietu, tāpēc mums jāzvana policijai. 911, kāda ir jūsu ārkārtas situācija? Jā, sveiki! Mani sauc Slavs, un es nodarbojos ar makšķerēšanu ar magnētu. Pēc tornado es atradu dažas sprākstvielas un līķi. Paujiet uz vietas, mēs sūtām komandu. Jā, lūdzu, atbrauciet! Jā, ņemiet visas šīs lietas. Ak, Dievs, tas bija ļoti nedroši. Šis bija ļoti aizraujošs piedzīvojums, bet arī ļoti bīstams. Tātad makšķerēšana ar magnētu pēc tornado ir traka lieta. Tas ir neprāts, puiši. Ja jums tas patika, droši nospiediet patīk šim video un abonējiet manu kanālu. Man patīk vairāk nodarboties ar makšķerēšanu ar magnētu un radīt neparastu saturu tieši jums. Tāpēc, ja vēlaties redzēt vēl, abonējiet, lai nepalaistu garām. Mani sauc Slavs, un es gaidīšu policiju. Bet ak, Dievs, šīs čālis. Ceru, ka tas nenesīs lāstu.